Skaties, Jānis no rīta atstāja savu mašīnu autoservisā. Jānis var mierīgi strādāt, jo viņam ir apsolīts, ka auto būs gatavs vakarā. Varbūt pārbaudīsim, vai tiešām viņa automašīna tagad remontē. Jānis uzstādījis CarPoint savā auto, kurā var redzēt, vai auto ir kustējies. Izskatās, ka viņa auto vēl joprojām stāv pie servisa sētas, kur viņš to atstāja no rīta. Jānim zvana no autoservisa. Saka, ka darbu pie automašīnas ir daudz un nebūs iespējams pabeigt remontu līdz dienas beigām. Un par otro dienu būs vēl jāpiemaksā. Kaut kas šeit nesakrīt. CarPoint aplikācijā redzēja, ka auto nav kustējies un tagad viņam piedāvā maksāt vēl par papildus darbiem. Servisam Jāni neizdevās apkrāt. Servisa darbinieki atvainojās un apsolīja pabeigt darbus tenī pašā dienā. Kas vēl forši par CarPoint? CarPoint reaģē uz automašīnas kustību, ja tā notiek bez īpašnieka ziņas, nosūtot paziņojumu uz mobilo tālruni. Jums būs pieejami atrašanās vietas dati, un policija varēs operatīvi aizturēt zagli. CarPoint reģistrē braucienu attālumus, laiku un vidējo ātrumu, piedāvājot iespēju analizēt un izvēlēties izdevīgākos maršrutus. Apskati, cik strauji tu pātrinies vai bremzē, lai uzlabotu savas braukšanas manieres. Ietaupot laiku ceļā, naudu degvielai un samazinot CO2 emisijas atmosfērā. Tu vari uzstādīt automobiļa ātrumu, un to pārsniedzot, tu saņemsi īziņu par pārsniegumu. Noderīgi, ja aizdod auto draugam vai bērnam. CarPoint fiksē akumulātoru stāvokli. Tas ļauj izvairīties no stresspilniem un neveikliem brīžiem, kad izrādās auto nav iespējams iedarbināt. Kā uzstādīt CarPoint? CarPoint var atbraukt pie tevis visā Latvijā, vai arī brauc pie mums uz mūsu servisu Rīgā. CarPoint uzstādīšana aizņem tikai līdz 40 minūtēm. CarPoint var uzstādīt gan auto, gan motocikliem, gan arī zāles pļāvējiem. CarPoint vienreizēja uzstādīšanas maksa ir mazāk par jebkuru auto signalizāciju, tikai 50 eiro. Savukārt, ikmēneša abonēšanas maksa ir tikai 5 eiro. CarPoint lietotne pieejama App Store un Google Play lietotājiem. Piesakies CarPoint jau tagad!